Tā, par materiāliem. Materiālus vispār sienām var nomainīt, uzspiežot uz sienas, aizējot uz uzstādījumiem, paņemot izvēli modeli. Šeit mēs varam aktivizēt sienu materiālus. Mēs varam izvēlēties, ko piedāvā mums programma. Piemēram, pasakot OK, mēs redzam, kā nomainās materiāli. Bet, ja mums vajag izveidot pašiem savu sienu materiālu, piemēram, tas ir kāds dekoratīvs špaktelējums vai cits tonis, aizejot caur optioniem, elementu atribūti un izvēloties sadaļu Surface, mēs atveram logu, kur mēs varam paši izveidot savus materiālus vai koriģēt esošos materiālus, ko piedāvā programma. Lai izveidot, piemēram, savu toni, mēs izvēlamies pamatā kādu citu toni, kas ir, piemēram, ja ir runa par krāsu. Un pasakam new. Un tajā brīdī, kad mēs pasakam new, tad mēs, piemēram, varam ierakstīt new un konkrētajā projektā, piemēram, tas ir guļamistabai. Vai krāsu ierakstam, lai mēs paši saprotam, kas tas būs. Šeit mēs varam nomainīt krāsu pēc RGB. Piemēram, tas būs šāds, šāds. Un pasakam labi. Lai renderējot un taisot vizualizācijas, mums šis tonis arī parādās. Mums ir jāaiziet arī uz renderēšanas uzstādījumiem, kas ir Scene Render. Un šeit ir jāizdara tieši tas pats. Jāaiziet uz Color, un tur, kur ir Color, jāievada iekšā RGB vērtības, kuras mēs arī ievadījām iekšā šeit. Tātad, ja RGB vērtības 150, 140, 30, tad attiecīgi aizējam un nomainam 150, 140, 30 un pasakam labi. Un tad, kad mēs renderēsim, mums arī parādīsies šis te tonis. Gadījumā, ja ir jāliek kaut kāds dekoratīvs apmetums, mēs izvēlamies, piemēram, kaut kādu materiālu, kā bāzi. Pasakam new un pasakam, piemēram, ka tās būs parkets, piemēram, brūns. Pasakam OK, un šeit apakšā pie tekstūras mums parādās materiāli. Lai mēs ienestu savu materiālu, ko mēs esam atraduši, piemēram, internetā ar mūsu tekstūru, mēs viņu varam ienest iekšā caur Add, un tad mēs, piemēram, izvēlamies konkrēto kaut kādu materiālu. Es, piemēram, paņemšu kaut kādu, arī tā bildes prienest iekšā, paņemam atvērt, un tas, piemēram, būs tas kaut kāds materiāls. Un tad viņš mums šeit parādās. Mēs viņu varam izvēlēties. Pasakam OK, un tad viņš šeit būs. Tas ir tikai kā piemērs materiāla ienešanai vai bildes ienešanai. Un tieši tas pats arī ir jāizdara pie šī te otrā. Pie šī te otrā mēs izdaram tieši to pašu. Tur, kur ir image, uzspiežam šeit uz tā tautspunktītes un no mūsu izvēlētā izvēlamies tieši to pašu. Šeit te pasakam OK, un viņš ienes tieši to pašu materiālu. Materiāli vienmēr ir jāienes iekšā pretskatā. Pasakam OK, mēs esam izveidojuši mūsu materiālus, un tad, ja, piemēram, tas bija guļamistabas tonis, aizējam uz uzstādījumiem, un pasakam viņam šeit, ka tas būs mūsu izveidotais tonis, kas ir guļamistabai. Pasakam OK, un redzam, ka viņš nomainās.